Sveiciens visiem! Welcome, laipni aicināti Šķirkā. Ir 2025. gada februāris, kā redzēt, sniega nav daudz, bet tas mūs neapstādinās iet pārbaudīt, kāda ir situācija augšā kalnā. Let's go! Kāds varbūt uzreiz prasīs, kur tad tas Šķirks vispār ir? Un tad viņi reāli ir jābrauc mašīna, tas ir mēs reiķinām 12 stundas vismaz. Un atrodas tas šeit, un tas ir tie kalni saucās Beskid. Beskid kalni. Tas ir pie paša robežas, reko te jau Čehija un Slovākija. Un tā kā daudz jau Latvijā zina, ko nozīmē Zakopane, kas ir Zakopane, tas tā kā slēpošanas epicentrs Polijā. Tad šitas rezorts atradās 2 stundu braucienā no Zakopanes. Jā, tāda ir situācija kartē. Šitas te skiing resorts skaitās viens no labākajiem Polijā un arī lielākajiem. Tā raksta internetā. Un tas ir tāpēc, ka šeit ir tās 3 trases savienotas un ar vienu skīpesu var braukt uz 3 dažādām trasēm un sanāk ļoti daudz. Es pēc tam iemetīšu karti, noteikti, lai jūs saprotiet, arī es ielikšu visaugstākais punkts, šeit ir 1200 metri. Es ielikšu, kurš tas ir augstākais punkts, un arī es ielikšu visgarāko trasi. Un garākā trasa ir apmēram 5 km šeit. Tā kā man liekas, tas ir galīgi normāls cipars. Tiem, kam interesē sarkanās trases, arī tā nav problēma. Kāds grib? Tos skīpes var dabūt no šitāda aparāta, kur jāievada pinkodiņš, ko var pasūtīt pirms tam online. Viss ir angļu valodā. Nu, mazās rindas sāk veidoties, bet ir ok. Ir uzraksts angļu valodā. Tāda izskatās viena no stacijām. 2 pacēlāji šeit satiekās. Rinda. Var teikt, ka rindas nav. Tas ir 10 no rīta. Ideāls laiks slēpot. Saulīt, spīd, perfekta temperatūra. Polijā ļoti netipiski. Polijā norma parasti ir rindas. Rindas šobrīd vispār nav. Let's go! Nu, kamēr mēs normāli braucam augšā, mums ir laiks iepīpināt herbātku par jūsu veselību. Pa galveno ielu braukā skibusi, līdz uz pārkings uz galvenās ielas ir par velti, tā kā nav jāmeklē hotels mega tuvu skibusam trasei, var piebraukt ar mašīnu, noparkot pa velti uz ielas, vai arī parkoties lejā tie pašiem tiem pacēlājiem. Un braukā katrs 20 minūtes. Čieš. Viss kopā šajos 3 resortos, kas tiek apvienot zem viena skīpesa, ir apmēram 40 km nobraucienu trases. Man liekas, te katrs var atrast tas, ko viņš grib. Galvenais, lai ir sapūsas sniegs, lai ir tā temperatūra, savādāk te var braukt. 11:11 sāk parādīties pirmās rindas. Bet ir ok, arī tur ir rinda. Tur pirms tam vispār nebija rinda. Te varbūt tā labi nevarēs redzēt, bet te ir trasi, ir tur, un te kaut kādi trakie tie, kas grib braukt laukā ārpus trases, te tāds maziņš gabaliņš. Liela zila trase, plaša, super, man tiešām patīk. Ko domā? Pirmo reizi šeit, otrā diena, kāds tavs domas, ko domā? Forši šeit ir. Šeit ir forši? Jā. Pa kurējo trasi mēs braucam? Trešo braucam, laišam. Trešā ir zilā, mums patīk zilās. Nē, arī man sākam. Es atvainojos par mani pieglausto frizūru, mēs visu dienu šodien šļukājam, jo labs laiks. Bet tagad mēs apstājāmies lokālajā kafejnīcā uz kalna, un mēs ēdam zupu, kas saucās žurek. Un šeit var redzēt, ka tā zupa ir taisīta uz ieraugs. Tā to laikam latviešu valodā ieraugs. Un ir mega labā. Ar desu iekšā, silta oliņa tur vēl ir iekšā. Pasies, kad kilbasa, kas tur, pasies, labais, tas ir labais. Un viņi maksā 25 zloti. Tas apmēram padalam ar 4, cik tas sanāk, 6 eiro. Šitāds zupa kalnā augšā. Plus vēl
lokāli taisītās maizītes ar karbonādu iekšā. Mua! Paldies! Bet sniegs arī šeit ir problēma, ka redzam, viņš reāli ir tikai trasē. Tur var redzēt kemperi stāv. Visiem tiem trakajiem, kam patīk asās izjūtas, re, ko te viena trasa tāda perfekta. Vakar mēs atbraucām un izrādās, tas nav nekāds jaunums. Arī Polijā ir citreiz sliktais laiks, un tāds bija vakar. Nebija vakar forši apstākļi slēpošanai. Šodien tas vienkārši ir jau wow! Visā kurorta teritorijā ir izliktas šīs te kartes, rāda, kas un kur un kā, viss ļoti skaidrs saprotam. Pacēlājs sāk strādāt 8:30 un taisās ciet 16. Un tad viņi dažas trases, kurām ir apgaismojums, viņi izlīdzina un tad var atver atkal 6 un līdz 9 atkal var braukt. Un to jau sauc tad par nocna jazda, nakts jazda. Un ir svarīgi pierakstīt šitos te numurus, dabūt šito te aplikāciju. Ja nu kaut kas notiekās, var izsaukt palīdzību. Te vienā vietā ir sniega pārāvums un jāpaņem slēpes rokās un jāiet 100 metru, lai brauktu atkal tālāk. Bet tas ir tikai īstajiem. Tiem, kas negrib šitādas ekstrīmās aktivitātes, ir arī apvedceļš. Šitas ir shoutouts karbonādes.lv. Mēs esam augšā kalnā. Obligāti jāpaproja poļu karbonādu ar lielajiem friķiem. Un nevis ar kečupu, vienkārši kečupu, bet ar kečupu premium. Šitā karbonāda mums maksāja augšā kalnā vēlreiz 45 zloti. Tas ir apmēram 11 eiro. Braucam tēt augšā. Pilnīgi jaunā pacēlājā, viņš jau smaržo pēc fabrikas Ferrari krāsās ēģīgs virījies. Reku pie šitā te torņa, vislabākais internets kalnos. Ejot pa parkingu, lai tas noteikti ievēroju, ka ļoti daudz mašīnas no Čehijas, ļoti daudz. Slovākija bišķiņ. Un satika arī kaut kāds igauņus bija atbraukuši. Tā tas izskatās no rīta, viss parkingu lats ir maziņa garderoba. Un mēs arī garderobējāmies kopā ar kaimiņiem. Viena lieta, kas man patīk Polijā, ir kā poļi ēd. Viņiem garšo reāli. Šitā te porcija lielā, man tagad ir vienam pašam nabadziņam, ar šito man tagad jātiek ir galā. Šis ir hotels, kurā mēs paliekam. Mēs ar Jūku šito te hotelu iesakam. Šeit ir galda tenis. Neviens te nav. Bumbiņš stāv, lūdzu. Var spēlēt no 9 rītā līdz 10 vakarā. Bumbas ir. Var spēlēt. Dāmām te ir arī spa. Es iesaku paņemt līdzā vairākas 2 zlotu monētas, jo tad var atnākt uzspēlēt futbolists, kas maksā 2 zlotu pa meču. Ejam tālāk. Kriengeļņa, tas nozīmē, ka tas ir bowlings. Šeit ir bowlings, 2 celiņi. Ejam apsīties. No 10 no rīta līdz 10 vakarā var močīt. Nevar? Kur te ir lampas? Te neviena nav. Lūdzu. Re, kur ir? Pusdienas restorānā mums ir 2 iespējas. Vienu mēs varam iet pie bufetes, un bufete maksā apmēram 120 zloti, un tad var ēst, cik grib, vai arī var ēst pasūtīt no kartes. Aliņš ir augsts, alkoholiskais un bezalkoholiskais. Kādu katrs grib? Cheers! Un kafijas aparāti ir 2.
lai visiem pietiek. Tiem, kam interesē nekustība īpašumi, lūdzu. Reku telefonu numurs, var piezvanīt, aprunāties. Un tas atrodas tieši blakus tam hotelim. Re, kur ir hotels, un tieši pretī uzbūvēts. Pilnīgi jauni. Tagad mēs atrodamies uz galvenās ielas Čirkā. Kā es jau teicu, šeit uz trotuāra vai uz ietves var parkoties pa velti, tur, kur ir atļauts. Ielas abas puses ir papildītas ar visādiem suvenīriem, sākot no zeķiem. Ja pazūd cimdi, ir jauni cimdi. Jau tad uz šitās ielas arī atrodas Bidronka, un kā Polijā saka, ja jau pilsētā ir Bidronka, te jau te var dzīvot, jo tur ir Bidronkā jau var nopirkt visu kaut ko. Co to jēs? Pasies, tad Polijā visu kaut kāds brīnums ir raudzīt, arī šitās turbas stāv. Viņš tam nopirkos ir vairākas dienas, jo vienkārši stāv tikot reklāmu. Bet, īstajā dzīvē izskatās vienkārši tanks. Super. Es mēģināju saskaitīt, man liekas, ka uz šitās ielas es redzēju vismaz 5 žapkas. Tātad žapku veikalā var nopirkt visu, ko vajag, lai nenomirtu badā. Tad, Jūlā, no 1 līdz 10, kā tu novērt no 1 līdz 10? 9. Tas ir normāls cipars. Slēpošana ir super, bet tā slēpošanas sezona šogad šajā sezonā tika atvērta decembra vidū. Šodien ir 26. februārs. Un šeit jau runā par to, te viens eksperts vietējais teica, ka vēl 2 nedēļas un tā sezona beigsies. Jā, tā kā, lai tas būtu marta vidus, jau šo sezonu sakarā ar tām temperatūrām. Bet šeit arī visās malās ir to, ka reklāma, ka te ar ričukiem var braukāties. Un šitas saka, ka šķirks ir labāks ar ričuku. Tā kā, hei, es zinu vienu lietu, ka mēs būsim atpakaļ vasarā un testēsim, kā tas ir šeit gaiņāt ar ričukiem. Jo!